Uz karstām ogliem uzreiz pēc Latvijas-Krievijas savstarpējās spēles, kur atzinām Krievijas izlases pārspēku ar 0-4. Anatolijs Kreipāns ar savu spriedumu. Anatolij, tas jautājums uzreiz ir tāds, vai mums, tā kā saka, tas smagākais vilciens ir aizgājis, vai viņš tikai vēl priekšā šobrīd? Ir mums čempionāts tikai sākās, vai ir jau aiz muguras? Nu, ja ņem vērā komandu spēku, statusu, vietu rangā, tad varētu teikt, ka tie smagākie vagoni jau mums pāri ir pārbraukuši. Nu, negluži pāri pārbraukuši, bet es domāju, ka tagad tikai īstā daļa sāksies mums, jo tas nenozīmē, ka mēs spēlējām vienaldzīgi. Nē, bet psiholoģiskā ziņā es pat pieļauju, mums bija vieglāk spēlēt šīs spēles, jo Zviedrija, Čehija, Krievija, arī diletantam ir skaidrs, ka šīs komandas ir objektīvi spēcīgākas par Latvijas izlasi, un mēs paņēmām 2 punktus. Mēs izgājām atraisīt, mēs spēlējām, protams, spēles gaitā radās tā situācija, ka mēs varam paņemt punktu no Zviedrijas, īpaši no Čehiem, ka mēs beigās 3. iemetām un mazliet viņi pietrūka, lai paņemtu 3 punktus. Bet tagad nāks tās spēles, kurām jau virsū ir uzspiests zīmoks. Obligāti jāuzvar. Kas ir tas, kas mums liedz to ķirsīt uz putukrējiem pagaidām uzlikt? Visu runā, ka tā ir aizsardzība. Tā odziņa ir melnā krāsā. Tā ir ripa, kas jāiemet pretinieka vārtos. Viss ir principā ļoti vienkārši. Tu vari spēlēt kā tu gribi, ja tu neiemetīsi ripu vismaz 2 reizes pretinieka vārtos, vēlams 2 reizes kaut vai iemest. Vajadzēja tā sagadīties, ka šodien Bobrovskis aizvadīja vispār vienu no labākajām spēlēm Krievijas izlasē noteikti pēdējos gados. Ja? Visām komandām ļoti augsts līmeņa vārdsargi, un par laimi mums arī tādi ir. Un tagad es nezinu, ko treneri lems uz Šveici vai liks Elviju, kurš spēlē Šveicē un kurš viņus visus pazīst. Nākamajās 4 spēlēs apakšturnīrā, kuri būs komandas vilcēji un tavu favorīti? Man ļoti patika pēdējās 2 spēles Džeriņa maiņa. Džeriņš ar Bukartu un Miķels Rēdliks. Jā, Džeriņš Bukarts šī saikne jau sen ir zināma pret Čehiem. Jā, bet arī Dinamo viņi daudz kopā spēlējuši savulaik. Viņi, man liekas, ar aizsietām acīm tur viens otru sajustu laukumā. Un Miķels ir tāds spēlētājs, kurš, man liekas, ātri ies jebkurā virknējumā. Jā. Bet grūti kaut ko par pirmā maiņu teikt, jo pirmā maiņa mums dažādu iemeslu dēļ tiek mainīta. Tad ķēniņi noraida līdz spēles beigām, jāliek Indrašs iekšā. Tur Rodrigo Abels spēlēja, pēc tam Indrašs. Tagad atkal šodien Indrašs. Indrašs atkal izlido traumas dēļ. Es domāju, ka būs Ķēniņš atpakaļ pirmā maiņā. Vismaz viņi ir stipri līdzīgi spēlētāji kā Zemgus un Ķēniņš. Viņi tad racēji. Nevajag viņus arī kritizēt, ka viņi tur tagad apskaties. Zemgus tikai 1 golu ir iemetis 3 spēlēs. Labi, Ronaldam bija nepilnas 2 spēles, jo viņi jau nav arī tie spēlētāji, kas NHL met pa 50-60 goliem katrā sezonā. Tas, ko Zemgus izdara vārtu priekšā, pret Čehiem tas bija uzskatām redzams. Viņš izdarīja klasisku savu golu iemetu. Vai ir kaut kādi pārsteigumi? Pārsteigums varētu būt Kazahstāna, bet noteikti nav. Es neesmu redzējis, fragmentāri esmu redzējis, visi ļoti liela Somijas izlase. Ļoti liela, kas spēlēta Sanktpēterburgā. Man vienmēr ir patikuši amerikāņi, tad, kad viņi atved to savu jauno komandu ar izsalkušajiem tiem vilcēniem jaunajiem, kas grib katram iekam tiekost un nograustīs, ko vien var un tā tālāk. Kanāda, ko tur teikt? Un tāds nepatīkams pārsteigums man ir Baltkrievi, godīgi sakot. Jā, viņi spēlē ar favorītiem, bet paskaties, viņi 22 ripas ir ielēduši pirmajās 4 spēlēs. Tā ir katastrofa, vienalga, pret ko tu spēlē. Skaidrs. Tad Latvijai 4. finālā pretī labāk amerikāņi nekā Somi, tu saki, ja? Tā, kā tur sanāk, ja mēs izējām. Labi, nefantazēsim, sākumā uzvarēsim Šveici, tad runāsim par 4. finālu.